Sveicināti atpakaļ. Pauze nebija pārāk ilga. Tātad es esmu Arturs Surmovičs, esmu Latvijas Mednieku savienības valdes priekšsēdētāja vietnieks. Un es pastāstīšu, vismaz mēģināšu pastāstīt par sadarbību ar pašvaldībām no mednieku perspektīvas, kā tas izskatās mednieku acīm, ko vajadzētu darīt, ko nevajadzētu darīt. Un man kaut kā laikam ir iedibinājies, ka savu stāstījumu man patīk sākt ar bildi, kādu fotogrāfiju vai zīmējumu, kas rosina pārdomas par tematu. Un šī bilde ir tāda diezgan populāra meme internetā, un viņa izskatās šādi. Proti, tas, ko mēs redzam bildē, 2-3 puses un potenciāli briest konflikts. Lai to konfliktu varbūt padarītu kaut kā personiskāk, varam pievienot pāris lietas, kas ir pašvaldība, mednieku klubs A un mednieku klubs B. Un es pieļauju, tas jau kļūst krietni pazīstamāk, varbūt tās tādas nepatīkamas atmiņas, bet tās situācijas rodas, viņas ir, un es ceru, prezentācijas laikā mēs nonāksim līdz sapratnei vai vismaz idejām, kā šo potenciālo konfliktu nepieļaut, vai ja viņš ir sācies, nu tad, kā saka, no viņa ar godu un skaisti izairēt ārā. Un tad medības un pašvaldības, kas, ja mēs pieņemam, ka mēs esam smilšu kastē un spēlējamies viens ar otru, tad mūsu smilšu kastē ir pāris mašīnītes, trauciņi un citas rotaļlietas. Un principā tie 4 galvenie bloki ir medību tiesību noma, medības apdzīvotajās vietās, medību koordinācijas komisijas un postījumu novēršana. Tie ir tādi galvenie 4, manuprāt, saskares punkti starp medniekiem un pašvaldībām, bet es vairāk fokusēšos uz pirmo, jo par katru varētu stāstīt, manuprāt, visu dienu, un par pārējiem ir pastāstījuši jau diezgan izsmeļoši un interesanti citi stāstītāji. Kā jebkurā vietā, līdzīgi arī smilšu kastē, tur ir kaut kādi savi noteikumi, kas ir jāievēro. Un šos noteikumus uzreiz ir labi paturēt galvā un saprast, jo tad tā darbošanās tajā smilšu kastē kļūst skaidrāka, kāpēc kaut ko dara viena puse vai nedara viena puse, un kāpēc kaut ko dara otra puse. Un tādi pāris normatīvie akti, kuri jāapzinās, kamēr mēs runājam un diskutējam par šo tematu. Kas ir pirmais, publiskas personas, finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums. Ar ļoti patiesībā vienkāršu un ļoti svarīgu un visaptverošu normu. Proti, publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi tas ir, manta atsevināma un nododama lietošanā citai personai pa iespējami augstāku cenu. Tie noteikumi tādi ir, un viņi arī visticamākais, ka paliks, un tas ir pilnīgi normāli, un tas ir jāsaprot. Un ja mēs to saprotam, tas mums atvieglo dzīvi nākotnē. Tad nākamais, kas ir jau sniedze patiesībā šo to bija parādījusi, bet arī šis tas no pašvaldību likuma, kas ir pašvaldības manta izmantojuma pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs. Un šīs intereses ir ļoti plašas. Pirmkārt ir mantiskās intereses, kas atkal sasaucas ar iepriekšējo izšķērdēšanas, novēršanas likuma prasībām par augstāko cenu, bet tās intereses arī ir postījumu novēršana, ilgspējīga medījamo sugu apsaimniekošana un tādas jautājums. Un jā, pašvaldībām patiesībā ir viens no pienākumiem ir veicināt dabas kapitāla ilgspējīgu pārvaldību un apsaimniekošanu. Un šī ir tā sadaļa, kur mednieki nāk talkā, bet tas, ko es rosināšu padomāt, teiksim, pašvaldības pusē, vai viņi ar savu regulējumu un nosacījumiem tiešām to veicina. Protams, ir labi piemēri, ir varbūt netik labi piemēri, bet es viņus negribētu nopalt, bet drīzāk izmantot viņus kā piemēru, kur ir vieta izaugsmei. Un es domāju, daudzi mednieki atceras slaveno valsts kontroles ziņojumu vai medījumās sugas apsaimniekojam tālredzīgi.
Tur par viņu daudz diskutēja, daudz komentēja. Nav vērts visu atreferēt, bet viena svarīga atziņa tur tomēr bija. Un viņa it kā varētu šķist acīm redzama un saprotama, bet es nezinu kādu iemeslu dēļ praksē viņa tīri tās atziņas īstenošana dzīvē nav ne tik acīm redzama, ne tik pašsaprotama. Proti, mazos medību iecirkņos nav iespējams nodrošināt profesionālu medību saimniecību. Es domāju, katrs mednieks to saprot, un katrs zemes īpašnieks to saprot, bet nes kāpēc šī principa īstenošana mazliet pieklibo. Un, ja runājam par klibošanu, tad tās problēmas, aizmirsu par medību likumu, kas ir pēdējā sastāvdaļa pēc pēdējiem grozījumiem, atļauja medīt pilsētu teritorijā saskaņā ar pašvaldību noteikto kārtību. Un tad tās problēmas, ar ko es esmu redzējis, kas dažreiz bija problēmas, jau kas ir ieviestas noteikumos, dažreiz tās varēja kļūt par problēmām, bet, paldies Dievam, palika ideju līmenī, bet tās galvenās, manuprāt, ir kādas. Pirmais ir informētība, jo pašvaldībai ir pienākums, jebkurai, principā, valsts iestādē ir pienākums iesaistīt sabiedrību likumdošanas procesā, tostarp saistošo noteikumu izstrādē. Un visbiežāk to, protams, projektu izsludina, ievieto pašvaldību mājaslapā, bet man tad ir jautājums, var pacelt varbūt rokas, cik bieži jūs apmeklējat savas pašvaldības mājaslapu? Kad pēdējo reizi ir? Reku ir katru dienu pāris cilvēki. Un cik bieži jūs tajā mājaslapā atverat normatīvu aktu vai saistošo noteikumu projekti sadaļu? Proti, formāli ir izpildīts, ka tur ievietots. Praksē bieži vien mednieki uzzina par saistošajiem noteikumiem, tad, kad viņi ir stājušies spēkā. Te, protams, kā saka, koks ar diviem galiem. No vienas puses mednieki varētu tiešām katru dienu apskatīties, kas jauns pašvaldībā. No otras puses, manuprāt, ar nepārāk lieliem ieguldījumiem šo problēmu varētu atrisināt pēc būtības arī no pašvaldības puses. Nākamā viena no problēmām ir pašvaldības vēlme bieži vien iesaistīties jautājumos, kur, manuprāt, viņiem nav jāiesaistās. Un tāds hrestomātisks piemērs ir šī te bilde. Proti, divi klubi villojas par vienu bieži vien labie hektāra lieluma zemes gabalu, un pašvaldība izdomā viņus izšķirt un atrisināt to problēmu. Un iestājas pa vidu. Viss beidzas ar to, ka klubi turpina villoties, bet pašvaldība ir dabūjusi ziloci. Atkal, kas patiesībā ļoti sasaucas ar to, ko teica Jānis Germanis savā prezentācijā, ir izpratnes trūkums pašvaldības pusē par sasniedzamajiem mērķiem. Ko tad viņi ar šo medību tiesību nomu grib panākt, kādu rezultātu. Jo tas nav vienkārši iznomāt, saņemt, 50 centus eiro, 2 eiro par hektāru. Tas mērķis ir krietni plašāks, un līdz ar to tas mērķis ir jāpatur prātā, radot tos noteikumus. Ekspertu kompetences robežas, tad, kad mums ir apspriešana, noteikumu, mums sanāk daudz un dažādi cilvēki, visiem ir viedoklis, kas ir labi, ka cilvēkiem ir viedoklis, bet varbūt tāds nepārāk tolerants viedoklis šajā gadījumā, ka ne katrs viedoklis ir jāuzklausa. Jo, teiksim, es varu aiziet, uz veselības ministriju un piedalīties noteikuma apspriešanā par kaut kādiem ārstniecības jautājumiem. Un, protams, var būt viedoklis, mani varbūt arī jāuzklausa, bet diez vai pēc tās uzklausīšanas mans viedoklis būtu jāņem vērā. Jo, ja es esmu eksperts vienā jomā, tas nenozīmē, ka es esmu eksperts citā jomā. Un līdz ar to tas pašvaldībām būtu jāklausās un jāaprobežojas ar tā eksperta viedokli pielietošanu tikai tajā jomā, kurā viņš tiešām ir atzīstams par ekspertu.
neizpildāmu prasību ietveršana līgumos un arī nesaprotamas prasības nolikumos. Daudzi ir nonākuši līdz noteikumiem, daudzi, paldies Dievam, atkal ir palikuši ideju līmenī, bet pāris piemērus izstāstīšu vēlāk. Un kas patīk mums tas vai ne, ir ieinteresētība noteiktos risinājumos. Ir īpaši sagatavojot nomas izsoles vai nomas kārtības noteikumus. Tas ir gan pašvaldībā, gan arī mednieku pusē. Un es pieļauju, šī ir varbūt viens no stāstiem, kāpēc tā informācija par platībām, par iecirkņiem nav tik brīvā apritē, jo pastāv bažas, ka šī informācija var nonākt pie kāda cita, pie kā medību tiesību lietotājs negribētu, lai šī informācija nonāk. Tajā pašā laikā ir arī interesētība varbūt no medniekiem, arī noteiktos risinājumos, un viņi pauž viedokli un mēģina panākt regulējumu, kas izdevīgs konkrētam klubam. Bet kā jau te pieminēju, manuprāt, vienlīdzība, es pilnībā piekrītu iepriekš teiktiem, ka vienlīdzība ir nevis tad, kad visiem labi, bet vienlīdzība ir tad, kad ir visiem vienādi sūdīgi. Jo ļoti vienkārši pamatojums tam ir apakšā. Ja katram ir kaut kas, kas nepatīk, kas pilnībā piekrītu, tad tas nozīmē, viņš ir pieļāvis kaut kādu kompromisu. Un pats pēdējais ir mednieku bieži nepamatotās cerības, ilūzijas un bieži vien arī maldi par šo procesu. Un šī ir tā sadaļa, ar ko es arī gribētu sākt un izskaidrot medniekiem, kur viņi ir, kad iekāp tajā smilškastē. Pirmais punkts no ilūzijām ir, man liekas, jau hrestomātisks, vēsturiskās platības. Par vienu īpašumu 10 klubi var teikt, ka tās ir viņus vēsturiskās platības. Smieklīgākais ir tas, ka visiem 10 savā ziņā ir taisnība, jautājums ir par to, cik tālu vēsturē mēs lienam. Jo, ja palien krietni tālāk vēsturē, tad izrādās, ka tās platības laikam vispār pienāktos kādam vācu baronam. Jo situācija ir tagad un tūlīt, un godīgi sakot tai vēsturei, kāda bija iepriekš 20, 30, 50, 60 gadus, atpakaļ nav nozīmes. Vienīgais tas ir pienesums, no tā ir kaut kādas sentimentālas atmiņas, bet viņas drīzāk traucē fokusēties uz tiem jautājumiem, kas ir šobrīd, un risināt to, kas ir šobrīd. Beztermiņa nomas līgumi. Ja projām, šur tur, pastāv starp medniekiem cerības, ka tas ir normāli un ka tas ir pieļaujams. Man gribētos teikt, ka kopā ar nākamo punktu, kas ir bezmaksas nomas līgumi, šīs cerības būtu veselīgi, ja kāds klausās tagad un tūlīt, izrakt bedri un aprakt viņas dziļi, jo dziļi. Jo, kā es iepriekš jau teicu, ko jau pieminēju vairāk kārt pirms manis, šo likumu neviens nav atcēlis. Un pašvaldība, pat ja viņa gribētu, viņa bez maksas, šī vārda visplašākajā nozīmē, to darīt nevar. Un medniekiem tas ir jāsaprot, un es ieteiktu viņiem koncentrēties uz nomas maksas apmēra apspriešanu, par to diskutēt, nevis par to, ka tas būs bezmaksas. Tur tā pievienotā vērtība būs krietni lielāka un ieguvums arī krietni lielāks. Jo vienkārši prasot to, kas vispār nav pieejams, tikai notērēs laiku, nervus, sabojās attiecības, bet rezultāta tāpat nebūs. Tad ir nākamais izsolēm nē. Atkal. Īsti tā nebūs. Jo, ja mēs atgriežamies pie tā paša nosacījuma par iespējami augstāku cenu, tad kā to iespējami augstāko cenu var noteikt? Principā ir tikai viens godīgs risinājums, kas ir vienlīdzīgi slikts visiem. Tā ir izsole. Bet par izsoli būs pāris vārdi klāt, mazliet vēlāk, un atkal pašvaldības lomas neizpratne.
Kā es teicu, pašvaldībai ir funkcijas, kuras ir jāpilda, patīk tas pašvaldībai vai nepatīk, viņai tas ir jāizdara. Un medniekiem ir jāsaprot, ka pašvaldība kā institūcija nav tāda vieta, kur vienkārši aiziet palūgt īpašumu, lai papildinātu savas platības. Tas ir sadarbības partneris, ar kuru ir jāstrādā, kuram ir savi tiesības, pienākumi, kaut kādi ierobežojumi un jādarbojas šī regulējuma ietvaros. Ja šo visu vai nu saprot, vai nu aizmirst pagātnē, dzīve kļūst krietni vienkāršāka un tā sadarbība ar pašvaldību krietni produktīvāka. Tad, kad ar medniekiem ir cauri, varam mazliet par pašvaldībām parunāt. Un, kā jau teicu, šīs ir tās lietas, kas ir redzētas vai nu kaut kur nolikumos, vai nu līgumos. Šad tad viņas palika kā idejas, bet pašvaldība mēdz var visticamākais, ka labu gribot iekļaut kaut kādas prasības, kas reāli nav izpildāmas. Pieņemsim, pļaut zāli vai labot ceļus. Idejiski ļoti labi. Teorētiski laikam mednieki to varētu darīt, bet neesošā līguma ietvaros. Proti, viņi to varētu darīt pa atsevišķu samaksu. Bet, ja tā ir atsevišķa samaksa, tad man gribētos teikt, ka tur seko iepirkums pašvaldībai. Un, ja seko iepirkums, tad atkal ir citas galvas sāpes klāt. Vēl ir kas redzēts, jebkādu bojā gājušo dzīvnieku savākšana pašvaldības teritorijā. Nevis tikai platībās, bet visā pašvaldības teritorijā, kas ir... Kā to izpildīt un ko darīt ar tiem dzīvniekiem, medniekiem? Jo, protams, pašvaldība var to pieprasīt, mednieki var pievērt acis un teikt, jā, labi, parakstam līgumu, mēs piekritīsim, un tad beigās nonāk pie risinājuma, kad uz ceļa ir sabrauc kakis vai suns, un tā savākšana ir aptuveni šitāda te ceļmalas grāvī. Vai tas ir risinājums, ko grib pašvaldība? Diez vai. Vai tas ir risinājums, ko grib darīt mednieki? Arī ļoti šaubos. Un galu galā vai būs priecīgs arī PVD par tādu risinājumu? Arī ne. Līdz ar to, ja neviens par šo risinājumu nav priecīgs, tas nevienam nav vajadzīgs, tad kāpēc to kaut kādu likt? Visu klubu biedru mednieku apliecību kopiju iesniegšana, tad, kad piesakies medību tiesībām. Jā, es redzu neizpratnes pilnas sejas, es viņas arī esmu redzējis iepriekš, kad savā klubā lūdzu atsūtīt mednieku apliecību kopijas. Un tad ir jāskaidro, kāpēc to vajag, ka tā prasa izsoles noteikumi. Labi, ja klubs ir mazāks, ja klubs ir kādi 50, 60 cilvēki, tas ir vienkārši tāds fantastisks administratīvais pasākums. Jo varētu šķist, ka lūgums atsūtīt mednieku apliecības fotogrāfiju ir vienkārši izpildāms lūgums. Nē, tur brīžiem var būt pārsteigts, cik ļoti daudz un dažādos veidos to fotogrāfiju var uztaisīt. Bet pats galvenais jautājums, ko tieši ar tām mednieku apliecībām grib darīt pašvaldība? Ko saprast, ka tur ir mednieki? Labi, bet to var saprast arī bez apliecībām. Vai viņiem vajadzīgi tie visi dati? Arī diez vai. Tad jautājums, kāpēc šajā visā procesā, kurš tāpat savā ziņā nav pārāk vienkārši, ielikt vēl vienu nodarbi, kas nevienam nav vajadzīga un neko nedod? Pie manis laukos to šāda rakstura nodarbes sauca par siena pļaušanu suņiem. Esi nostrādājies, piekusis, bet problēma tāda, ka suņi sienu neēt. Tā kā tas tāds smags un bezjēdzīgs darbs. Juridiskās adreses esamība pašvaldības teritorijā. Kā nosacījums, lai pieteiktos. Savā ziņā es varbūt kaut kur saprotu, ka jā, mēs gribam, lai tā organizācija mednieku klubs ir tajā pašvaldībā, bet bieži vien realitāte ir tā, ka tā juridiska adrese kluba ir kādam biedram adresē. Un varbūt viņš tur dzīvo pāri ceļam citā novadā, vai vēl kur. Vai tas ir izšķirošs moments, vai tas nav? Es domāju, ka nē, jo tas primārais mērķis ir pašvaldībai iznomāt platības klubam, kurš spēj viņas sekmīgi apsaimniekot. Kādā adresē viņš atrodas, manuprāt, tam nav nozīmes.
kas sasaucas ar nākamo ierobežojumi uz medību tiesību lietotāju juridisko formu. Ir redzēts, ka var pieteikties tikai biedrības. Ko darīt sijām? Ko darīt individuālajiem iecirknim? Labi, es nesaprotu, kāpēc individuālajie iecirkņi vēl pastāv, jo tāds neliels, kā saka, ārpus temata. Ziniet, kāda ir galvenā problēma ar individuālo medību iecirkni? Tā galvenā problēma ir tā, ka viņa sauksim īpašnieks, viņš nomirst. Un kas tad notiek ar platībām? Visi, kas tur medīja, var sākt šo procesu pa jaunu un slēgt tos simtus līgumu no sākuma. Biedrībai vai sijai ir tas bonus, ka viņš pārdzīvo viņu valdi, viņu biedrus un tās platības saglabājas. Jo, jā, ir bijuši pāris gadījumi, kad vienā brīdī biedri sapratuši, ka pievienošanās vairākumam kļūst tuvāka un neizbēgama, un tad diezgan tādā raitā tempā mēģināja principā pa gadu sakārtot to, ko iepriekš ir darījuši 30 gadus. Biedru saraksts arī lūdzu iesniegt. Dažos gadījumos tas varētu būt pamatoti, ja mums, teiksim, ir kaut kāds viens no atlases kritērijiem noteikts vietējo iedzīvotāju skaits klubā, kas varētu būt saprotams. Bet kas šeit ir jāsaprot biedrībai? Ka biedru saraksts ir ļoti dinamiska lieta. Viņš var nebūt aktuāls burtiski 2 minūtes pēc tā, ka es jums viņu nosūtīju. Tad atkal, ko jūs ar to gribat redzēt un ko gribat ar to panākt, ar to dokumentu? Tas mums aicinājums pašvaldībām. Neprasiet iesniegt vai uzrādīt kaut ko tādu, ko jūs paši pēc tam nevērtēsiet un kam patiesībā nav nekāda praktiska pieliekuma. Piemērošanas. Nesamērīga nomas maksa par zemes vienību. Tad, kad izsludināju, vismaz Facebookā, kad izsludinājām konferenci, tur pirmais teikums bija nomas maksa no 600 vai 400 eiro uz 9000 celšanās. Šis nav izdomāts scenārijs, tā bija gandrīz realitāte vienā no pašvaldībām. Es negribu neko teikt sliktu par to pašvaldību. Viņi to neizdarīja tāpēc, ka viņi ir alkatīgi vai ļauni vai vēl ko. Viņiem vienkārši šķita, ka tas ir risinājums. Un tad, kad sākām ar viņiem strādāt, viņi bija super atsaucīgi. Ļoti uztvēra to informāciju, ko viņiem sniedz, un beigās tas palika pie normālās. Bet stāsts, kāds tur bija apakšā. Tas grozot vai izstrādājot jaunos noteikumus, pašvaldība izdomāja, ka viņi nomas maksu piemēros nevis eiro par hektāru, bet fiksēta summa par vienu zemes vienību. Tas ir ļoti jauki, ja jums zemes vienība ir tur 50-60 hektāri, bet nav tik forši, ja zemes vienība ir pushektārs, hektārs vai tam līdzīgi. Un ja mēs pieņemam, ka mums nomas maksa ir, teiksim, 30 eiro par zemes vienību, un tad pareikinot, bija klubi, kuri iepriekš maksāja 400, pēc jaunās sistēmas viņiem būtu jāmaksā tuvu 9000. Sazinājāmies ar pašvaldību, izrunājām. Tur patiesībā bija, kā man šķita, cita problēma, ko viņi gribēja atrisināt, bet viņi gribēja atrisināt to nepārāk labā veidā. Bet nosakot nomas maksu, es ļoti silti ieteiktu vadīties ne tikai no Excel tabulas, ka, proti, mēs varam ielikt kādu cipuru, vienu gribam, kaut vai 1000 eiro par hektāru gadā. Izskatīsies tabulā vienkārši pašvaldības ieņēmumi labāki nekā visos iepriekšējos gados. Problēma tikai tā, kurš viņus nomās. Šos īpašumus, kurš nomās medību tiesības šajos īpašumos, ja tā cena būs nesaprātīga. Kurš tad beigās cīnīsies ar tiem postījumiem tajos īpašumos, jo neviens viņus neņems. Un galu galā, kā iepriekš teica, pašvaldībai ir jādarbojas vietējo iedzīvotāju interesēs. Un ja nosaka nesamērīgu nomas maksu, vai vietējie varēs atļauties tur medīt. Un, proti, nesamērīga nomas maksa vai pārāk augsta nomas maksa, viņa varbūt ir kārdinoša no budžeta papildināšanas viedokļa, bet viņa nokauj visu pārējo.
Un tad ieguvuma vietā mēs dabūjam tikai liekas galvas sāpes. Tātad par pašvaldības izpratni un mērķiem. Kā es jau pieminēju, ko pašvaldības dara, bet nevajadzētu darīt. Neiesaistāties stāstā, kam vajadzētu atdot nomas tiesības viņuprāt vēsturiskajās platībās. Neko jūs tur nepanāksiet. Kamēr viņi paši savā starpā nevienosies, šis strīds būs dzīvs. 5, 2, 10 gadus, varbūt kāds viņu līdzi kapā paņems, varbūt kāds viņu mantos, bet tur atrisināt var tikai tie paši mednieki. Ko vēl pašvaldības dara, ko nevajadzētu, ir patiesībā šādi tad veicina nepārāk ilgspējīgu medījamo sugu apsaimniekošanu. Kādā veidā? Īsi nomas termiņa. Man gribētos teikt, jebkuram medniekam tas plānošanas horizonts ir 8, 9, 10 gadi. Ja mēs redzam, alņa govi ar jaunu alņa teļu, bullēnu, saprotam, ka viņam vēl jāaug, viņam jāatstāj pēcnācēji, tad, kad viņš pēc gadiem 8, 9 būs izaudzis, būs pieaudzis īpatnis, tad mēs viņu nomedījam. Es saprotu, ka varbūt ar briedi šī analoģija strādā labāk, bet man gribējās pieminēt tomēr alni. Un tad mēs arī plānojam un darbojamies tajā infrastruktūrā, saprotot, ka mums ir garantēts kaut kāds laiks, mums ir termiņš, kurā mēs varam veikt pasākumus, kas būs izdevīgi gan pašiem medniekiem, gan arī pašvaldībai. Ja mums ir nomas termiņš gads, 2, 3, mēs domājam tādā perspektīvā. Kāpēc man ir jādomā par to, kas būs pēc 10 gadiem? Man ir 3 gadi, un es šajos 2, 3 gados eju uz mežu un mēģinu izspiest visu, ko es vien varu. Tāpēc pašvaldībām ir jādomā, ko viņas grib panākt. Jā, varbūt kādam šķitīs, ka tas maksimālais termiņš ir par garu. Visādi var gadīties attiecībās, bet risiniet tad to citiem veidiem. Paredziet līgumā tiesības izbeigt līgumus un tādus instrumentus pielietojiet. Bet īsie termiņi noteikti neveicina ne ilgspējīgas medības, ne ilgspējīgu medījamo sugu apsaimniekošanu. Ierobežo vai neatļauj medības apdzīvotās vietās. Tas varbūt ir aicinājums tiem, kas vairāk domā. Rīgas piemērs rāda, ka tas ir, es teiktu, politiski diezgan izaicinošs pasākums. Un iespējams ir vienkāršāk pateikt, nebūs, bet no otras puses jūs ar to nogriežat sev jebkādus atkāpšanās ceļus un kaut kādu risinājumu iespējamību nākotnē. Tāpēc šo var atstāt, bet izmantot tā, kā prasa to apstākļi. Un šad tad izgudro velosipēdu attiecībā uz nomas nosacījumiem. Tas mans iepriekš pieminētais nomas maksa par vienu zemes vienību, manuprāt, bija jauna velosipēda izgudrošana. Tajā pat laikā, kad ir strādājošs velosipēds, labi ieļots velosipēds, un turklāt jaunais velosipēds īsti nebrauc. Jā, cilvēki ir radoši, bet šad tad tas radošums varbūt ir mazliet jāpieslāpē. Ko pašvaldībām, manuprāt, vajadzētu darīt vai vajadzētu darīt vairāk? Jānodrošina mednieku un mednieku organizāciju iesaiste pēc būtības, nevis tikai formāli. Ja mums ir noteikumi projekts, man gribētos teikt, tā nav super apgrūtinoša lieta, kā nosūtīt e-pastu mednieku organizācijām, ka reku ir noteikumi. Izsūtīt vietējiem klubiem, kuri vienkārši, lai zina. Ja viņi tur nelasa e-pastus, tad piedošanu paši vainīgi. Bet šis ir tāds risinājums, kur ar ļoti minimālu ieguldījumu var panākt ļoti labu rezultātu. Jo kāpēc šis ir vajadzīgs pašvaldībām? Dažās pašvaldībās ir mednieki iesaistīti šajā procesā, dažās nav, citās ir pavisam tālu no medībām. Iesaistot medniekus un mednieku organizācijas, pašvaldībā panāk to, ka viņai tiek izstrādāts kvalitatīvs regulējums. Viņi iesaista sabiedrību. Kvalitatīvs regulējums nozīmē to, ka viņu arī kāds reāli mēģinās izpildīt. Jo, ja mēs sarakstam kaut ko tādu, kas
formas pēc un kā tik ir, tad tas nestrādās. Un es aicinātu pieturēties pie principa, ka rakstīt noteikumus godīgiem un, ja tā var teikt, normāliem cilvēkiem. Nerakstat viņus ar domu, kādi varbūt tur garām skrējēji, krāpnieki un tā tālāk. Jo, ja jūs rakstat noteikumus otriem cilvēkiem, viņi tāpat viņus neievēros. Bet tie, kuri gribēja ievērot, vienkārši to nevarēs izdarīt. Tāpēc, iesaistot organizācijas, jūs dabūjat klāt tās zināšanas, pieredzi un noteikti palīdzēs nonākt pie kvalitatīva regulējuma, kas savukārt nozīmē tā, ka tas, ka jūs esat kvalitatīvs regulējums, savukārt nozīmē arī to, ka viņš tiek izpildīts. Un vēlreiz, lai, kā saka, kaut kur iecērtas atmiņā, atstājiet strīdu risināšanu pašiem medniekiem. Jo cik ir visādi zvani dzirdēti vai vēl ko, tur tādā un tādā pašvaldībā, tur korupcija, tur vēl sazina, kas. Smieklīgākais ir kas, ka šie strīdi nav par kaut kādiem superlieliem gabaliem. Tie parasti iznomāti, tas ir tas mazais gabaliņš, tā mazā, ja tā var teikt, pļecka, 1,5 hektārs, uz robežas starp 2 klubiem, kur akurāt abiem klubiem vajag medīt. Pārējie 5000 hektāra bez tā 1 hektāra ir absolūti neizmantojami. Jānodrošina vienādi un saprotami spēles noteikumi visiem. Kā es jau teicu, lai ir vienlīdz, neērti visiem. Jo labi visiem nekad nevar būt, labi ir tikai kādam vienam. Ja mums ir vienādi un saprotami spēles noteikumi, tas atkal nozīmē to, ka vietējie mednieki un iedzīvotāji jums uzticas, viņi saprot, ko jūs darat, un viņiem nav šaubu par pieņemto lēmumu pareizību. Protams, kas jums ir jāsaņem atlīdzība par medību tiesību nomu un pakalpojumu no medniekiem. Nomas maksai būt, ja tā ļoti vienkārši. Un atceramies, ka tas pakalpojums ir tā samaksa ir 2 daļās. Viena ir saņemtais pakalpojums, otra ir nomas maksa. Es pieļauju, nomas maksa varbūt pat vairāk ir savā ziņā vajadzīga, lai, valsts kontrolē pierādītu, ka mēs neesam atdevuši pa brīvu. Jo tajā galā var nesaprast, ka tas, ko dara postījumu novēršana un apsaimniekošana, ir gana laikietilpīgs darbs. Nomas maksa, saprātīga nomas maksa ir tāds vienkāršs cipars, ko var parādīt un pierādīt, ka, ja, tas bija atbilstoši normatīviem aktiem izdarīts un mēs nelietderīgi neizšķērdējam mantu. Ko vēl dažas pašvaldības dara, dažas ne, informējiet jaunos īpašniekus un arī mednieku klubus, ja gadījumā īpašums tiek atsevināts. Tas novērš potenciālu konfliktu. Jo ir īpašums, viņu pārdeva, visiem kadastriem tu nekad nevari izsekot, un tad tu uz gaidēji dzīt mastu, un tad jaunais īpašnieks brīnās, kas tie pa cilvēkiem staigā pa viņu īpašumu ar šaujamieroci pār plecu. Tas ir hrestomātisks konflikts uz līdzenas vietas. Vārds ne tā no vienas puses, vārds ne tā no otras puses, un ir kaškis pa visu pagastu. Pasakiet jaunajiem īpašniekam, ka jā, tur ir mednieki. Pasakiet medniekiem, ka šīm īpašumam ir jauns īpašnieks. Un tad, lai jau viņi veido tās attiecības, kā viņi paši vēlas un kā sanāks. Un administrēšanas maksa par mazajiem īpašumiem. Šī ir viena no tādām idejām. Un šis, manuprāt, bija tas problēmas risinājums tajā pašvaldībā, kur nomas maksa tika noteikta par zemes vienību. Tā pašvaldības problēma bija kāda. Viņi iznomā varbūt 2-3 gabalus, kuri kopā ir, pieņemsim, 2 hektāri. Un iekasē par to veselu eiro nomas maksā. Tā rēķina sagatavošana viņiem izmaksā krietni dārgāk, nekā viņi saņem nomas maksā. Tā ir problēma, un tur medniekiem ir jāsaprot pašvaldība. Ko pašvaldība varētu darīt? Nevis kaut kā nesaprātīgi celt visas nomas maksas, bet vienkārši ieviest, 15 eiro administrēšanas maksu par visiem īpašumiem, kas tiek nodoti ar vienu līgumu. Tā nav sāpīga summa, tā kompensē kaut kādas pašvaldību izdevumus, un kopumā
tad ir ievērotas gan pašvaldības intereses, gan arī mednieku intereses. Jo, cita versija ir tad celt to nomas maksu tādā veidā, lai tas kļūst ekonomiski izdevīgi pat mazākos gabalos. Un tad mēs nonākam pie tādiem cipariem, kas var būt nepaceļami. Tā kā šī ir viena no tām lietām, ko es noteikti ieteiktu apsvērt. Nevajag arī ar viņu aizrauties. Ja mēs ieliekam administrēšanas to maksu, viņa nav atkal jāliek par katru zemes vienību. Rēķins ir viens par visām zemes vienībām. Bet šis varētu būt viens no risinājumiem. Un daži vārdi par medību tiesību izsoli. Izsolei ir jābūt. Te varētu vai gribētos varbūt likt punktu, bet tur ir jāliek komats, jo ir daudz bet. Izsolei ir jāsasniedz medību platību nodošanas mērķis. Un kāds ir medību platību nodošanas mērķis? Viens no primērajiem. Apsaimniekošana un postījumu ierobežošana. Un tad ir pašvaldībai jāskatās, kas nodara tos postījumus. Ja mums postījumus nodara brieži vai alņi, ja mēs nododam medību tiesību nomas lietotājiem, kura iecirknis ir, 800 hektāri, un viņiem nav sadarbības līgums, tad ir jautājums pašvaldībai, kā šis medību tiesību lietotājs cīnīsies pret postījumiem, jo viņš vienkārši tiesiski nevar medīt alņus un stalbriežus. Ja mums tie postījumi kaut kādā vietā ir, bebri vai citi nelimitētie, mēs varētu domāt par mazāko, bet atkal tas sasaucas ar to, ko teica valsts kontrole. Efektīva medību saimniecība nav iespējama mazās platībās. Tā ir vienkārši tāda patiesība, un ar ko viņi neizdarīs. Līdz ar to šim būtu jābūt vienam no kritērijiem, jo ir diezgan naivi cerēt saņemt kaut ko no kāda, kurš to fiziski nevar izdarīt. Un tas ir pašvaldībai jāapzinās. Kur ir zināma burvība pašvaldībām ar izsolēm? Viņas ir brīvas noteikti pašas, ņemot vērā savu specifiku. Viņas, es pat teiktu, savā ziņā ir ierobežotas tikai tik daudz, cik princips nosaka, ka jābūt pa maksimālo cenu vai maksimāli izdevīgi, bet visādi citādi viņi nav ierobežoti, jo arī no publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumiem medību tiesības ir izņemts kā izņēmums. Varbūt kāds zina, kāpēc tas ir izņēmums. Jo iznomājot medību tiesības, cena nav vienīgais izšķirošais moments. Mēs, protams, varam iznomāt pat 10 eiro hektārā, bet kādam, kurš ar postījumiem un apsaimniekošanu nenodarbosies. Medību tiesības iznomājā, tur ir vairāki mērķi. Tieši tāpēc tur cena nav vienīgais, nav arī izšķirošais. Un kā tad būtu jārīko tā izsole, ko arī izziņās jautāja? Manuprāt, tai izsolei ir jābūt divās kārtās. Pirmajā kārtā mums ir atlase, proti mēs atlasam pretendentus uz konkrēto zemes vienību, kuri vispār varētu pieteikties. Un tas atrisina daudzas mednieku problēmas. Ja mēs redzam, ka iecirknīs, ka konkrētā zemes vienība atrodas kāda medību tiesību lietotāja iecirkņa vidū, un ne pie viena cita nav iespējams pievienot, tad tā izsola beidzas ar to, ka sākuma cena plus viens solis. Tur ir viens pretendents. Otkārt, vai tas ir par iespēju ietvert platību iecirknī. Otrs medību iecirknis, kurā atbilst pašvaldības un likspējīgu medību mērķiem. Vai tas iecirknis atbilst vai nē? Ja tu neatbilsti, tad piedod, bet laikam mēs ar tevi nevarēsim strādāt. Šeit gan arī nav jāpārspīlē un nav jāliek kaut kādas lielākas prasības, nekā tas ir noteikts likumos. Jo atkal ir šur tur dzirdēts, ka, kad ir pieteikušies 2 klubi, platība šī mērķa dēļ ir jādod tam, kuram ir lielāka kopējā platība, kas īsti nav pareizi. Jo beigās jūs dabūsiet savā pašvaldībā vienu monopolistu, un monopols parasti ne pie kā laba nenoved. Tiklīdz viņš var medīt,
tās sugas, kuras nodara postījumus, viņš var pieteikties. Bet dalīt tā, ka kurš lielāks, kurš mazāks, jābūt iespēja, tur ir jābūt citam kritērijam. Un jā, ja pretendenti ir vienlīdzīgi, kritērijs ir tikai viens. Ja mums atbalsta gan platības, gan abi divi var pievienot to iecirknim, tad kritērijs mums ir tikai viens – cena. Tas arī atrisina jautājumu par to īpašumu, kas ir pa vidu, to vēsturisko platību. Nedodam kādam vienam uz nesaprotamiem noteikumiem. Reku jūs abi divi gribat panākt, jūs abi uzskatāt, ka tā jums ir vēsturiskā platība, nu tad ar eiro izteiksmē pierādat, cik ļoti jums tā vēsturiskā platība ir svarīga. Tieši tik vienkārši. Vai arī ir cits risinājums? Iesniedziet robežu līgumu, kurš ir reģistrēts valsts meža dienestā, kad redzams, ka reko šī platība pienākas klubam A vai klubam B, mēs to skaidri redzam, labi, tikai tu tad piedalies uz to. Un atkal nomas termiņš. Ja gribat, lai apsaimnieko jūsu īpašumus ilgspējīgi, nomas termiņam ir jābūt atbilstošam. Un dažādi. Jā, tas, ko es jau pieminēju, projektus var nepamanīt, viņi kaut kur pazūd. Tas mans aicinājums pašvaldībām būtu informējiet medniekus. Visticamākais, ka jums ir kontakti. Ja jums nav kontaktu, tad jūs vienmēr varat informēt medniekus pārstāvošos organizācijas, kuru kontakti ir brīvi pieejami internetā, un tad mēs to informāciju nodosim attiecīgā reģiona medniekiem. Ekspertu kompetence, kas bija viens no piemēriem, kad pašvaldība un mednieki it kā vienojas par nomas maksas cenu, un tad vienas iestādes, valsts meža dienesta pārstāvis, izsaka viedokli, ka nomas maksa viņu prāt ir par zemu. Manuprāt, tīri kā privāta personai, viņai tāds viedoklis varētu būt. Bet ja viņa tur piedalās kā valsts meža dienesta pārstāvis, viņa komentē par valsts meža dienesta jautājumiem un sadarbību ar valsts meža dienestu un tam līdzīgām lietām. Jo pieminēsim, kāpēc valsts meža dienests ir svarīgi, pašvaldība izdomā, ka mēs gribam redzēt tādu izziņu. Piezvani valsts meža dienestam, viņi saka, mēs tādu izziņu negatavojam un, godīgi sakot, arī nevaram sagatavot. Nu, tad ko darīt? Tieši tāpēc tur ir valsts meža dienests, kuram pie viena galda var pajautāt, ko tad jūs varat iesniegt, ko tad jūs nevarat iesniegt. Otkārt, par to izziņu iesniegšanu kā tādu, es nopietni aicinātu apsvērt, vai viņas ir vajadzīgas. Ja pašvaldība grib redzēt karti, viņa var to palūgt pašam mednieku formējumam, kurš aiziet uz VMD gisu, atver savas platības, novel KML slāni, un to var, es nezinu, ja pašvaldībai tās sistēma atbalsta vai Google, viņu var iemest uz slāņu un lieliski redzēt tās platības. Patiesībā sakot, turpat valsts meža dienests īsti nav jāiesaista, to var izdarīt pats mednieku klubs. Šo var arī savā ziņā paredzēt kā noteikumu, lai pieteiktos izsolei, ka proti uzreiz iesniedz to karti. Un tad tas viss process viņā mazāk iesaistītu cilvēku, viņš kļūs ātrāks, viņš savā ziņā arī kļūst efektīvāks. Un neteikt ne apsaimniekošanai, jā, pavisam aizmirsu. Medības apdzīvotās vietās. Visu laiku saka medības apdzīvotās vietās, bet pēc tā satura un būtības, ko es patiesībā stāstīšu arī mazliet nākamajā prezentācijā, man gribētos teikt, ka tās nav medības tādā klasiskā izpratnē, kā mēs to saprotam un pazīstam. Ņemot vērā tos nepieciešamību, metodas un funkcijas, es laikam tomēr to sauktu par medījamo dzīvnieku apsaimniekošanu šajās teritorijās. Un tas mazliet noņem, manuprāt, tā atšķirība ir tajā, ka šis jēdziens mazliet noņem to rekreācijas momentu, ka tas ir darbs un pakalpojums. Nu, es aicinātu neteikt ne, bet domāt par risinājumiem, kas ir
kaut kādas teritorijas norobežojumi, laika ierobežojumi, izmantojamie rīki šajā pasākumā un paņēmieni. Vai ir alternatīvie risinājumi, kas ir sīpolu, ķiploku un kajēnas piparu vagas vai meža cūku kontracepcijas līdzekļi? Es to neesmu izdomājis pats. Es domāju, ja Rīgas meža pārstāvis vēl ir. Tad šis ir tas piedāvājums, kas tika iesniegts Rīgas domai, kad viņi izsludināja savus saistošos noteikumus. Man ļoti labai paziņai, pagājuši gadu, man liekas, vai es pagājuši gadu, viņam savā dārzā iestādīja sīpolus, ķiplokus, es nezinu, vai bija kajēnas pipari, un meža cūkas vienkārši izraka un noēda visu patīro. Cilvēks atnāca, sabēdājies, uzlocīja piedurknis, pastrādāja, pārstādīja 2 nedēļas apkārt, cūkas atnāk un izdara tieši to pašu. Varbūt kajēnas pipari trūka, es nezinu, bet manuprāt, sīpolu un ķiploku vagas noteikti nepalīdzēs meža cūkas atturēt. Kā strādā? Es neesmu eksperts medījamo dzīvnieku kontracepcijas līdzekļos, bet man ir vienkārši jautājumi, kā viņi strādā un kā, tā kā piespiedīs meža dzīvniekus viņus lietot. Tāpēc medības, patīk kādam tas vai nē, ir vislabākais medījamo dzīvnieku apsaimniekošanas veids un ilgspējīgākais. Un, ja nemaldos, noslēgumā pa šo sadaļu, es esmu diezgan pārsniedzis jau. Noslēgumā 2 bildes. Šeit ir Rīgas ainava, šeit es briežu baura laikā negulējis 3 dienas, noguris, bet laimīgs. Ko es ar šo bildi gribu pateikt? Ar šīm 2 bildēm. Globāli par medībām mēs lemjam šeit. Te, man liekas, gandrīz pat visas ēkas var redzēt, kurās lem par medībām. Bet medījam mēs tur, nevis Rīgā, bet pašvaldībās un reģionos. Tāpēc, atceramies, ka, lai arī ko mēs darītu šeit Rīgā, tās ļoti daudziem tās īstās mājas ir tie reģioni un pašvaldības. Un, jā, lauku cilvēkiem Rīga ir kaut kas svešs, teikšu godīgi. Jā, pavisam beigās aicinu visus medniekus un arī tie, kas nav mednieki, atbalstīt labdarības iniciatīvas. Vai tā ir Paēdušai Latvijai, kurā ir iespējams ar Latvijas mednieku savienības starpniecību nogādāt medījuma konservus, un šī organizācija savukārt izdala tos citiem cilvēkiem, kuriem konkrētajā dzīves posmā šī palīdzība un šis medījums ir visticamākais vairāk vajadzīgs nekā mums. Un arī otrā lieta, tepat man gribētos teikt, tepat kaimiņos Ukrainā nekas nav beidzies, karš turpinās, un mums ir jāpalīdz, lai viņš beigtos. Un beigtos ar agresora sagrāvi. Tāpēc pēc jūsu izvēles mednieki droši var palīdzēt gan ar konserviem, gan ar medījumu, gan vienkārši ar ziedojumu, kuru pēc tam tālāk mednieku savienība novirzīs vienam vai otram mērķim. Tā kā tas ar šo sadaļu man ir viss. Jautājumi? Es varbūt tad pamēģināšu, man te kāds ir no 1 numura 7 ziņas sasūtītas. Kā pareizāk rīkoties pašvaldībai gadījumā, kad tā nostājusies starp 2 medību kolektīviem, kuri cīnās par vienām tā pašām pašvaldībām piekritīgajām zemēm? Stāties ārā, ļoti vienkārši. Stāties ārā un sludināt izsoli. Vai pašvaldībai piešķirot medību tiesības uz zemes vienībām būtu jāņem vērā medību kolektīvu noteiktās robežas? Ja tas attiecas uz tiem 2 kolektīviem un robežlīgums ir reģistrēts valsts meža dienestā, būtu korekti šo līgumu respektēt. Mums pašvaldībā ir daži individuālajā medību iecirkņi, kuru vadītāji iznomātās zemes vienības nereģistrē VMD medību iecirknī. Ko darīt? Ļoti vienkārši līgumā paredzēt nosacījumu, ka ir kaut kāds termiņš, kura laikā ir jāreģistrē iecirknī. Ja tas nav izdarīts, tad līgums nav spēkā.
Kā rīkoties, ja pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu no kādas medību biedrības ar lūgumu atcelt medību izmantošanas līgumu citai medību biedrībai, jo ar šo līgumu nodotās platības pēc robežām pieder citai medību biedrībai un tās nav reģistrētas medību iecirknī, jo neatbilst vienlaidus kritērijiem? Atkal, šīs problēmas mazliet ir arī jārisina starta stadija. Ja ir robežlīgums, tad vadāmies pēc robežlīguma. Atkal līgumos vajadzētu paredzēt tiesības laust to līgumu, ja nevar pievienot. Es vienīgais tad aicinātu pašvaldības nelikt kaut kādu ļoti nesamērīgi īsus termiņus, ka tur 2 nedēļu laikā jāreģistrē. Manuprāt, teiksim, pusgads ir gana, pieņemsim, pusgads ir gana labs termiņš, kurā vai nu ietver, vai nu to neietver. Ja tu pusgada laikā neesi izdarījis, tad iespējams tur ir kaut kādas citas problēmas. Vai es pareizi saprotu, ka medību tiesību izsole ir jābūt vienmēr, neskatoties, cik pretendentu ir pieteikušies? Es teiktu, ka jā, bet tajā izsolē tikpat labi var piedalīties arī tikai viens. Jā, mēs to saucam par izsoli, atlasam tos, kuri var pieteikties, un tad viens arī piedalās un vienkārši dabū tās platības. Jā. Izsolē ar pretendentu atlasi, tieši tā. Vai ir kāds registrs vai karte, kur pašvaldība var redzēt medību iecirkņu robežas? Jā, ir valsts meža dienestam. Es saprotu tās bažas, kāpēc tas tā dažbrīd ir, jo ir dažāda pieredze, ka tiklīdz ir pieeja, tā informācija noplūst. Bet atkal, vai jums ir jāzina visas robežas? Teritorijā visas. Jo tikpat labi, es nezinu, varbūt Valters vēlāk varēs nokomentēt, vismaz kaut ko runājām, un ja es pareizi sapratu, tad pašvaldībai ir gana pieejams instruments, kā noskaidrot, kur konkrētās pašvaldības īpašumā zemes vienības varētu kādam klubam piekrist. Pieeja valsts noslēpumā, bet nav pieeja medību robežām. Gribat, lai mēs zinām, kuram paziņojam medniekam, ka jūs paši priekšlikumi. Tā ir nepārkārt. Jā. Tad padomājiet, kā tu to izdarīt? Es nesaku, ka risinājumi ir vienkārši, bet viņi ir jāmeklē. Tieši tā, tāpēc mēs runāsim Latvijā vairāk. Jāprasa kaut kas, lai viņš šo funkciju, es jau man, kas pietiekam skaļi pateicu. Jā, bet ierakstā, jā? Labi, teikšu vēlreiz. Tā destrukcija pašā būtībā, ja pašvaldība ir iesaistīta kaut kādu funkciju izpildē, tad kāpēc pašvaldībai šīs funkcijas izpildēji valsts pārvaldes ietvaros ir jāprasa informācija? Īpaši. Varbūt mikrofonu var Valteram iedot. Ja mēs tā paskatāmies kopumā, tad šeit saskarās 2 lietas. Pašvaldība darbojās kā subjekts civilu darījumos un tajā pašā laikā prasa informāciju par šīm te medību platībām. Ja mēs tā skatāmies. Šī informācija ir ierobežota pieejamība. Mēs pie tāda scenārija mums jādod visiem īpašniekiem piekļuvu šai informācijai, visiem atklāti, jā. Tāpēc ir medību koordinācijas komisijā konkrēta persona par konkrētu lietu var šādu te informāciju iesniegt un saņemt. Bet par rīkiem, par civiltiesiskiem darījumiem, attiecīgi tā kā jebkuram meža īpašniekam, meža valsts reģistrā ir pieeja arī pašvaldībām, pa kādām platībām līgumi noslēgti un arī piedāvā šādu lietu, ievadot šīs zemes vienības, ar kuru var noslēgt šo līgumu. Un tā kā Arturs vēl teica, ir arī kartes, kas ir no šiem te pretendentiem arī pieejamas. Tā kā nodalīsim civiltiesiskos darījumus no šīm lietām 2. Jā, sniedzēja remarka.
Jā, ir taisnība. Pašvaldība ir gan juridiskā, gan privātā persona. Un civiltiesiskajos darījumos, protams, pašvaldība darbojas kā privāta persona ar savu īpašumu, piedalās vienlīdz tāpat kā vispārējie īpašnieki. Bet mums jau ir daudz citi jautājumi, kas ir jārisina medību platībās. Un ja mēs gribam darboties kā partneri, tad tāpat kā visās citās jomās ir pašvaldības persona, kura parakstās par ziņu neizpaušanu citām personām un tiek klāt pie šīs kartes un nav jāatzenātās izziņas un tad var arī izpildīt to mednieku lūgumu, paziņot tam medību kolektīvam vai medību vai zemes īpašniekam, kurās medību platībās viņš tagad ir nopircis zemi. Ja mēs jau arī īpašniekus vairs neredzam ar šo drausmīgo aizdomu, kad kur nu pašvaldība izmantos šo informāciju. Pašvaldība ir tieši tāds pats publiskās pārvaldes dalībnieks, un ja mēs gribam publiskās pārvaldes lietas darīt kā partneri valsts pašvaldības, nu tad mums ir jābūt autorizētai pieejai un nevar ziņkārības pēc neko tad skatīties. Ne mēs zemes dienestā ziņkārības pēc ejam, ne mēs dzimtsarakstu reģistros ejam ziņkārības pēc, mēs ejam tikai autorizētā pieejā uz konkrētiem jautājumiem, konkrētos īpašumus, konkrētām vajadzībām skatāmies. Un tur ir jābūt pieejai, jo galā tagad valsts noslēpumam pieeja ir obligāta un nevar strādāt, ja nav izpildirektora vietnieki ar pielaidi valsts noslēpumam. Bet medību robežām mēs nedrīkstam piekļūt. Nevajag palikt smieklīgiem. Jā, varbūt man īsa neliela replika par šo. Es pieļauju, tām bažām arī ir zināms vēsturisks pamatojums, kāpēc tā ir bijis un kāpēc mednieki nav sajūsmā, ka kādam no pašvaldības ir pieeja visām robežām. Bet tajā pat laikā ir jāatzīst, ka jau kopš tā laika ir diezgan pagājis. Un ļoti daudz, kas ir mainījies. Tāpēc bažas ir palikušas, bet ir cita realitāte un es ceru, ka risinājums šis tiks atrast.